Kur tās meitenes ar zēniem visi rokās sadosies un ap stumbru apkārt iet. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem, varbūt pat pēc tūkstošiem, teiksi savam čiepuram, dēls nedod sevi pāveram. Bet kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, čiepurs egles dēls. Nevis kaut kāds lācis malainais. Nerudā lāca pelēks būs. Labdien, labdien visiem! Iespējams vairākums lietainajā, tādā savā iesākošajā pirmdienas pēcpusdienā. Šodienas tēma tātad, vai var saukt pie atbildības kaut kāda veida interneta tēlus? Viennozīmīga atbilde ir nē. Uzreizām argumentēšu kāpēc.
ikdienas praktiski pēdējo 3 gadu laikā, sākot no Facebook laikiem, kad attīstījās savu veidu komunikācija cilvēkiem TikTokā, cilvēki ir vērsušies ar iesniegumiem policijā un, diemžēl, cilvēki nesaprot, kāpēc policija nereaģē, bļaustoties, sakot, ka policija ir nekompetenta, un viņi nezinot savus pienākumus redz, tāpēc, ka priedes dēlis un čiekurdēls un bērzlapainis un vēl nezinu kāds tur augsnes un vēl lapinis un skuiņis un čiekuris netiek aizstāvēts. Protams, ka netiks aizstāvēt, tāpēc, kad ir likumā konkrēti atrakstīts, kad jābūt ir personai vai personu grupai, jābūt savu veidu verifikācijas, identifikācijas pazīmēm, lai kādu sauktu pie atbildības. Jā, protams, izskanēja dažādi, kad kaut kā mērķtiecīgi interneta tēli, sakot, ka tur notiek kaut kāda vajāšana un tā tālāk, tam visam ir jābūt pierādāmam. Un ja, piemēram, cilvēks Jānis Bērziņš vēršas ar iesniegumu policijā, sakot, es tur apšadēls, TikTokā ar tādu te slengu, tur piedalos kaut kāda veida aktivitātēs vai tiešsaistē vai komentāros, un pēkšņi uzrodās kaut kāds bandīts, bandīts, un viņš man solīja visus manus zarus aplaust un izdrāst un apvarot un vēl nezinu ko. Tad policijas darbinieks paskatīsies uz to Jāni Bērziņu un teiks sev, klausies, Jāni, tev kaut kas tajā būrī ir nomaldījies. Kādā sakarā tu vispār vērst, tev varbūt tās citā palātā jāvēršas un tādi jautājumi jārisina. Mēs kā policijas iestāde to nenodarbojamies, ja? Un, protams, tas Jānis Lapiņš vai Bērziņš tagad atpakaļ tiktu kā savā apses koka profīlā, un tad sāks atkal gānīt, ka policija nekam nav derīga, ka pilnīgi garām un ko viņi nodarbojās. Es tur biju aizgājis kā Jānis Lapiņš un rakstījis zajavu pret bandītu un figuški un neņem pretī, un policists mani tur saka, ka man tur kaut kādā tur intermuižas varbūt tās uzņemšanas nodaļā jāraksta iesniegums un tādā veidā, un tad ir tāda dziļākā neizpratne un savu veida tāda, varbūt nepatiesas informācijas sēšana tīklos, kad redziet, policija neveic savus pienākumus. Kā jums, kā sabiedrībai, liekas, vai tas ir pareizi, vai vakal otrādi? Kā jums liekas, varbūt, ka policija tomēr darot savu darbu, iespēju robežās un vadoties pēc likuma, vai jums liekas tomēr, kad apšadēla vēršanās, attiecīgi politietā, Jančuk droši vienojies klāt, mēs varam uzsist ar tevi fēni pāanalizēt, kā tad īsti ir, vai tā policija ir kompetenta, nav kompetenta, un vai mums kā sabiedrībai ir jāuzsaka, ka tagad jums tur policistiem ir jāsāk strādāt tā un šitā. Tā. Čau, Vārum. Sveiks, Lidzīm, Jančuk. Tā. Priecājos tevi dzirdēt. Man likās, čau, jā. Te vismaz netiek risināts valodas jautājums, paldies Dievam. Te ir piezemētāk problēma. Arvi, to, ko tu tagad saki, redzi, es teiktu tā, tas ir apzināti izveidots mehānisms un tiek izmantoti caurumus, kurus ir, teiksim tā. Un šeit man jāsaka tik tiešām, policija ir nekompetenta, viņi nespēja izmantot visus savus instrumentus. Pieņemsim konkrēts piemērs. Vācijā bija šitas te uztaisīja mēmis Švahkopf, kā viņš bija, pieņemsim, tu zini, ir Švārckopf, ir tās higiēnu, tās šampūni un matu kopšanas līdzekļi Švārckopf. Un viens uztaisīja mēmis Švahkopf un ielika iekšā tā kā Roberta Hābeka uz Robertu Hābeku, bet viņš netika pieminēts. Viņu paņēma priekšā. Kāpēc viņu Vācijā varēja paņemt priekšā, bet kā netika pieminēts Hābeks? Tāpēc, kad redziet, tur jau tā lieta, ka Latvijā tiek, teiksim tā, ar to spēlējās, un te tāda problēma ir tāda, ka jābūt kārtīgam policijas priekšniekam. Jo šitos te iedomu tēlus, kuri aiz to visa slēpjās, es jau šodien ieliku arī Facebookā tādu postu, es arī ieliku iekšā to visu māšu varošanu un bērnu varošanu, zin kā sapinu, es esmu riebīgs, es sapinu kopā tur satversmes cīnītājs un piemet klāt visu, ko vajag. Un uzdevu jautājumu, jūs apzināti viņu šeit ļaujat viņiem to darīt, jebkurā normālā civilizētā valstī viņiem sen uzlikt uzpurnīšu, jo pateikt, jo problēma jau nav tā, ka viņi to dara ar, teiksim, lai aizvainot, bet viņi jau ir nacionālā naida kurinātāji, būsim godīgi. Visa retorika grozās ap to,
Un tas, ka tā valdība to nepieļauj, tas ir apzināti šobrīd. Tas ir apzināti, ir vēlme, ir dota, es pieļauju kaut kādā, es to nevaru pierādīt, tas ir mans subjektīvais viedoklis, ir dots norādījums ļaut kurināt nacionālo naidu. Kaut arī tas ko tur tika diskutēts 3 stundas, nu tas viss ir lieki un tas ir bezjēdzīgi, bet tas viss strādā. Ja gribētu, valstī ir visi instrumenti un policija viņus paņem priekšā. Viņi zina, kas viņi ir un kāda mērķi, bet kāds viņus sargā. Tur ir tā lieta. Nevajag teikt, ka to nevar izdarīt. Var un kā vēl var. Ir visi instrumenti. Citās valstīs var. Protams, mums ir problēma tāda, ka sabiedrība varbūt nemāk izmantot juristus. Juristi arī mums ir saražoti. Tu zini arī šitā mēnestiņš, ir viens tāds mēnestiņš ar juridisko izglītību. Ne? Un ja viņai ir juridiskā izglītība, nu tad es esmu, kā saka, vīrietis, kas var dzemdēt melnādains un pie tam vēl čigāns, tā starp citu. Un tādi mums ir juristi, kas nemāk vai negrib to darīt. Labi, es izplūdu jau. Nu, bet redz, kā ir, Janču, kā es teicu, ir jābūt savu veidu identificējumiem, pierādījumiem, teiksim, personas identitātes, arī, saku, ja ir brendis pārstāvēts, pieņemsim, kā tu minēji Vācijā, tu tie 2 brendi, ja, un dabūt pa ragiem, ja, jo tāpēc, kad var sasaistīt un tiesa to pierāda, sakot, kad ir vēstu konkrēti pret to un to, bet Priedes dēļa gadījumā ar bandītu, kad, bandīts teica par to zaru drāšanu, čiekuru, tur, pišanu, vēl nezinu, kas tur. Es tev sapratu, Arvi, jautājums, vai vispār ir vēlme to jautājumu risināt, vai ir vēlme ierobežot nacionālā naida kurināšanu? Tas ir pats galvenais jautājums. Ja būtu vēlme izdarīt, tu atkal saki, ka tur Priedes dēls, tas nav svarīgs. Zem viņiem visiem slēpjās personības, un to visu var noskaidrot. Tas, ka viņi izmanto šitos te segvārdus, tur jau tā lieta, mēs tagad tādi mazi daunīši. Vai te jau nav, viņi tā kā saka Ānis Vauva. Man šodien arī zvana, pieņemsim, man zvana, un viņam ēpasts. Viņš man zina, man atkal zvana, es viņam saku, мне тебе сейчас послать или через 3 минуты? Я jau послал через 13 minūtes, un pie talsam. Cilvēks teica, un viņam ir ēpasts. Pieņemsim šī gadījumā, viņš ir piereģistrējis pie kaut kādiem brokeriem mani, lai man katru dienu zvanītu, un ar Ānis Vauvu. Un viņi man zvana, un es viņam prasa, kāda ēpasta reģistrēts, viņš saka, izklaidējies sirdsapziņas ministrija, izklaidējies ministrija, izklaidējies ar apziņu. Pēc teorijas, vai šī gadījumā nevar vērsties pret viņiem? Var, jo cilvēkiem ir mērķis ierobežot un traucēt man dzīvi. Tikai Latvijā to nevar. Vācijā to var. Un es arī tāpēc pieņemsim, es personīgi esmu sapratis. Es pieņemsim uztaisīt tagad juridisku aizsardzību, gaidu līgumu, kā man atnāks, un man būs noslēgts līgums. Es maksāšu mēnesī, kā saka, dežūra juristam. Un tad es visu šitos maukšu iekšā. Un tad, lai skaidrojas. Tu jūties šobrīd vajāts? Jā, jūtos. Fiziski un internetā vai tikai vairāk pārsvarā? Fiziski man nevar, bet es jūtos, jo internetā tie paši zvani katru dienu, ka man jāmaina telefonu numuri un tādā garā, ka katru dienu staigā cilvēki, jā, mani vajā. Es zinu, ka man vajā. Jo, redzi, piemēram, es zinu, un es jau paturpināšu, tāpat ir viena tāda meitene pagājuši gadu. Es janvārī iepazinos ar meiteni. Viņai pienāca klāt čalis. Tumšs tās čalis pateica, ja tu tiksies ar Jānu Lauci, cietīsi tu un visa tava ģimene. Ja es iepazīstos ar meiteni, uzreiz ir viņi visi klāt, viņi seko, viņi skatās, kur viņi sēž, kas ar kādā mājā dzīvo, tā nav vajāšana. Mani visi skrīnšoti saglabāti tie paši par tā ir vajāšana, un es tieku vajāts, to es zinu. Tikai redziet, tāpēc, ka Latvijā ir jēla bezjēdzīga stulba, teiksim tā, policijas galva, kas negrib to, kam tas ir izdevīgi, arī valsts drošības dienas, kam tas ir izdevīgi, viņi to nedara. Tie ir viņu kucas dēli visdrīzāk, kaut kādi savs 17 schēmām, kuri pieļaujās. Tikai tāpēc, ka politiski nav vēlme viņus ierobežot. Vēlme ir ierobežot mani. Mani konkrēti vajāšana, jā. Konkrēti, pēc piekritības, tu esi deklarēts Latvijā vai tu esi deklarēts Vācijā? Vācijā un Latvijā abās vietās esmu deklarēts. Gan Latvijā, gan Vācijā. Tātad, tu pieminēji policijas galvu, un es negribēju teikt, ka Rukam tagad būtu jārisina tavas problēmas. Domāju, tas tā arī pēc... Nē, Rukam nav jārisina mana pagastopa, Rukam nav jārisina manas problēmas, bet Rukam ir tomēr tā ir policijas galva, un viņam jārisina visas sabiedrības problēmas. Un šī te sabiedrības daļa, tā ir problēma, tā ir milzīga problēma. Tas pats, kas ir noticis, arī tas pats paklausies tālāk, tāpat persona, kas toreiz teica, gadu nav kāvies, pēdējo reizi viņš kāvās tur ar to manu rada gabalu. Tā nav vajāšana, tā ir vajāšana.
Un kāpēc es pret viņu nevaru vērsties? Un pieņemsim, ja es uzrakstu policijai iesniegumu par to, ka man pienāca klāt, mani personīgi aizskāra un pret mani aicināja linča tiesu, kas man izvērties ir pa murgu, policija to attaisno, tad kas ir vainīgs? Nu, redz, Jāni, ir vēl viens... attaisnot? Skaties, Jāni, es gribu vēl vienu paralēli iedot. Ingrid, piemēram, zinām Ingu Spriņģi, vai ne? No. Zinām arī Jāni Sondoru. Jānis Sondors tika notiesāts, un viņam tātad praktiski par tā saucamo vajāšanu internetā, Latvijā nav likumdošana, kas konkrēti par vajāšanu internetā var krimināli sodīt, ja? Man jau ne tikai internetā vajā, tu jau jauc to, man jau ne tikai internetā vajā. Man pat mašīna ir izsekojuši, man pat toreiz tas paklausies, o tas gadījums, ka es biju supot, ka es uztaisīju strīmu, ka man pie mašīnas uz Lucavas salas mašīna man bija tāli prom, pie manas mašīnas spēlēja vīrietis ar puisi tādu 13-gadīgu puisi spēlēja bumbu. Es tur pārģērbos un pienāca klāt, tur viņš tā pienāca manim runāties, viņš varēja spēlēt bumbu tur, kur visi tārie, bet viņš spēlēja tieši tālu prom. Un es tur pārģērbos, uzvilku to savu sarkano jaku, un pēc tam vakarā viss tas tiek atstāstīts, un izrādās, ka tas cilvēks, kas bijis, tas ir atsekojis, un viņš tur bijis tāpēc, lai parunātu, lai pēc tam. Tā ir izsekošana. Ja es dzirdu, ka es esmu diezgan braucējs, teiksim, es nepārsniedzu noteikums, ļoti reti pārsniedzu, bet es esmu diezgan strauji braucējs. Un ja man saka, ka ir mēģinājuši izsekot un netiek man pakaļ, tā ir izsekošana. Ja man pie mājas, kur es dzīvoju, es īrēju Airbnb dzīvokli, un viņi meklē un aplīmē mašīnu, tā ir izsekošana. Un tā nav vajāšana vairs tikai internetā ar. Tur jau tā lieta, es tev saprotu, vajāšana internetā ir pavisam elementāri izslēdz, bet man jau ar to virs nebeidzās. Tā kā šeit es tev nevaru atrast, šeit es tev, tas ir vienkārši mans konkrēts piemērs, tu vari šeit stāstīt da jebko, bet manā gadījumā šeit nav neviena argumenta, kāpēc policija šito visu atļauj. Viņi zina, kas tie tādi ir. Visdrīzāk tie ir kaut kādi sasmērējušies kaut kur. Man bija nesen gadījums, viens cilvēks, es tev izstāstīšu, es uzvārds nesaukšu, bija gadījums. Viens cilvēks man pasaka, pa politiskā spēka dibināšana, ko ar ko un kas un kā. Es saku, tam ir vajadzīga nauda. Viņš pasaka, jā, ir viens cilvēks ārzemēs, ļoti uzņēmīgs biznesmens, kurš būtu gatavs to pasākumu atbalstīt. Pie viņa pēc tam mājās atnāk, iesprauž OSB stiku datorā un pasaka, te tev ir puisīts ar biksiņās, un bez neviena, un iesprauž. Viņam pēc tam pateica, viņš saka, ja tu gribi, lai tev būtu miers, paraksti, ka tu sadarbosies. Un kāpēc? Tieši pēc tā tas viss notiek. Tā kā nevajag būt naivam, Arvi. Tu jau tā lietu nesaproti to, ka tam ir, vai tu to saproti. Nevajag būt naivam. Es šobrīd, Jāni, es vienkārši vairāk, tu redzi, mana pozīcija šobrīd TikTokā ir tāda, sava veida nezinīca. Es visu laiku uzdodu jautājumu, mēģinu noskaidrot, kas tad īsti notiek un kā to visu, piemērot sev par labu. Un šī gadījumā es saku, tēma ir par saukšanu pie atbildības to pašu bandītu, ja. Šobrīd, tajā kontekstā runājot par... tieši tā, kas ir bandīts, ja, un kas ir priedes dēlis, un ja mēs tīri tā kā mēģinam atrast to noziegumu sastāvu, policijai nav pamata ierosināt. Ir nozieguma, Arvi, nozieguma sastāvs. Pamēģini parunāt par latviešiem publiski to, ko viņi runā par krieviem. Būs klāt un vispārējais jautājums, kāpēc viņi drīkst saukt, pieņemsim, krievus par fašistiem un tādā garā, ja pieņemsim Latvijas to izdarīs un kas viņam būs par to? Paši to zina. Tad jautājums, kāpēc nerisināt uz abām pusēm to jautājumu? Es tev pabeigšu, es varēšu iešu prom, tad tu varēsi paņemt stafeti. Es ar tevi netaisos runāt, deģenerāti. Ej drāzi savus mātes un bērns, kas tev vislabāk patīk. Tas ir tavs tēmas. Es tavu māti izdrāzīšu. Tu man māti, jā, kurā vietā tu viņu drāzīs konkrēti? Vācijā, kur tu do? Tu Vācijā. Jā. Tu esi inteliģents, tev ir 2 augstākās vai cik tev bija izglītības? Nē, ja tev tā tēma interesē, tad tā. Man neinteresē, es vienkārši pasaku, tu vari iet drāzt, ko tu gribi. Man ar tevi vispār nav interesanti runāt. Un vēlreiz bandīt. Es tev pasaku publiski. Liec man mieru, savāc savus puces dēlus, savāc savu pretīgo muti. Un liec man mieru, es tavā dzīvē nejaucos, sēdi savās biktiņās. Ņem to savu Bandīti jau saņems 008 konts, izdzēs viņu. Tu rīkojies pretlikumīgi, un tu kādreiz dabūsi vienreiz par šito samaksāt likuma priekšā. Lai jau kad ir. Reku piemērs, Jāni, šobrīd, Jāni piemērs, tagad bandīts, atslēdzās Jānis, ja? Vai bandīts saucams pie atbildības, kad sola izdrāst tavu māti, ja? Akal jautājums, akal nekas nebūs par to bandītam. Ja? Kāpēc bandīts nesola manus radus tur drāst vai bērnus vai kaut ko darīt? Kāpēc viņš man to nedraud?
Nu kā, Viņa mamma pat man koļījās klāt, kāpēc lai es nevarētu? Un iedomājies, un šeit arī sabiedrība nesaprot, kāpēc policija saka, nekompetenta un nesoda, ja, un nedara to, kas jādara. Ja, jo ļoti daudz nesaprot likuma interpretācijas. Ja. Es nesaprotu, kāpēc viņam par kaut kādu aģentu vēl tur runā. Anni Arists. Kāpēc Jānis aizmūs? Es jau negribēju par to drāšanos runāt, to jau tu pats iesāki. Bet, redzi, Jānim, redzi, viņš kaut kā, kad tu pievienojies, viņam kurķus šau jārā laikas. Nē, viņš jau īstenībā nav emocionāls tādā ziņā. Viņš vienkārši taisnība saka. Taisnības teicēji. Piemēram, redzi, viņš arī tiešraidēs tagad šodien minēja vairākus aspektus, jā, viņam internetā vajāšana. Jā. Viņš vienmēr taisnības. Ir tas, ko es runāju, bet tas, ko es daru, tas ļoti bieži atšķirās. Tā, kā teikt, Jānim nekad nav problēmas pateikt arī par sevi taisnību. Ko tu teici, Arvis, nedzirdēju? Redzi, ko Jānis teica tagad tiešraidē, ka viņam ir bijuši interneta tur kaut kāda vajāšanas, tur mēģinājumi un gadījumi, plus, ka viņš tur, piemēram, Supa, esot 13-gadīga klātbūtnē pārģērbies, ja, un atkal tur pārunāt kaut kādi tādi notikumi, tā kā savu veidu pedofīlijas, kaut kādi mēģinājumi tā un tā. Un jautājums rodas tad, protams, ka es viņam teicu, ja tu kā fiziska persona Jānis Lauva, ja, tu tur saņem savā virzienā, tur TikTokā vai kādā citā sociālmēdijā vai uz telefonu vajāšanas kaut kādus tos gadījumus, ja, un sasaisti kopā to reāliem. Ja viņš netiek ar vienu bandītu galā, tad iedomājies, cik saimnes tajos kabinetos, cik tajos kabinetos... Pagaid, viens jautājums. Ko tu, Arvi, tikko teici? Es 13-gadīga klātbūtnē pārģērbos. Arvi, ko tu tikko teici? Tu esi gatavs apstiprināt. Ko tu tikko teici? Ko tu tikko pateici, Arvi? Arvi, ko tu tikko pateici? Tu esi gatavs atbildēt par šiem vārdiem. Es tev šito ielikšu, man ir jautājums, kāpēc tu tādu lietu vispār runā no konteksta rau ārā? Šitas viss streams būs ielikts YouTube. Es smieklīgo muti varētu nākties atbildēt tagad. Tu pats tikko, tu saproti, ko tu esi pateicis. Nē, Jāni, šito, ja tu vēlies šo streamas ielikšu. Vispār runā, Arvi. Tu cik tu esi nožēlojams? Varbūt es pārklausīju. Es tev piedāvāju atvainoties to, ko tu tikko pateici, ka tu to nepareizi izpratēji. Pagaid, vispirms atvainojies Ādams. Es tev ar bandīti nerunāju, es Arvim konkrēti uzdevu. Viņš teica, ka es esmu pārģērbies 13-gadīgi bērnu klātbūtnē. Arvi. Es varbūt pārklausīju, Jāni, varbūt es pārklausījos. Nē, es pateicu tā, kā bija Arvi, ko tu tikko pateici? Es tev šo strīmu ielikšu. Nav jau noslēgums, ka tu esi kvadrupēdis. Kad tu man beidzot atvainosies? Tev ir iesniegums, ej sēd biksiņās, Arvi. Man ir jautājums, Arvim, ko es tev teicu par kādu 13-gadīgu bērnu klātbūtnes šito par Bet, Lauva, tu taču pats sacīji, ka tu esi arī pedofiliskām noslēdzām. Kad tu man atvainosies? Arvi, ko tu teici? Tu pats pat esi publiski. Tu esi gatavs atvainoties, vai tu tomēr šitas ir diezgan interesanta tēma, jo tu pats saproti, ka tu šobrīd esi bišķi brauc auzās. Kad tu man atvainosies? Vēlreiz jautājums. Jāni, es šito streamu arī ielikšu YouTube atkārtojumā. Es teicu, ka es nebiju, pirmkārt, es nepārģērbos, es uzvilku jaku. Ko tu runā, Arvi? Kāpēc tu tādus vārdu kombinācijas teici? Tu pirmīs izlaidi to, ka tur vīrietis spēlēja ar bērnu. Tu visu nodeji, un tagad uztaisīja materiālu priekš idiotiem. Reāli, Arvi, tev ir Karmas, Nē, šis streams būs jāliek YouTube. Lau, bet tas ir karmas. Man ir sākāmais. Kāpēc? Beidziet, taču, es gribu zināt, jo, kad Jānis publiski atvainosies. Bandīt, man ir viens sākāmais tev. Jā. Es tev gribēju pateikt, pīsies nahuj pīdarās. Tas Jāņa Braus saka, lielākais kvēlais fans. Kur tad Jānis pamuka, Johedis? Galu galā, ilgi gaidīšu viņu atvainošanos. Jāni, nāc parunājam par to. Pats ierakstījis, ka viņš ir gatavs publiski atvainošanai. Jo, es jau šito te streamu ielikšu atkārtojumā arī YouTube varēsiet. Varbūt es līdz galam neizteicos, bet Jānis teica, viņš pārģērbās
13-gadīgs puika tur bija, spēlēja bumbu. Varbūt es pārpratu, nezinu. Bet to jūs dzirdējāt strīmā, ka Jānis teica, viņš pārģērbās, 13-gadīgs puika spēlēja bumbu, tur vecāki, kas... Es vienkārši gribu saprast, viņš jau var pievienoties vēlreiz, jo viņš uzreizām sāka man tur pieprasīt atvainošanos. Bet viņš jau man šodien strīmā to teica par to pārģērbšanos. Jā, bet ir svarīgi zināt... Ir tas, ko es runāju, bet tas, ko es daru, tas ļoti bieži atšķirās. Tā kā šai situācijā, es domāju, par tam nav tik ļoti liela svarīga uzmanība jāpievērš. Bet jā, Lau, tu var ienākt, varbūt... Var kādu savu argumentu, un tev kāds citu viedoklis. Es jau skatos, man jau te ziņo, kad Lau atkal ielicis par mani kaut kādu video. Tur par kuras es ar kvadroberiem runājis. Kaut kādā sakarā. Kāds varbūt var paklausīties. Jā, ko tu tikmēr var pateikt? Es saku, es skaidri un gaiši dzirdēju viņu vārdus, ka viņš ir gatavs publiski atvainoties. Ne? Tā kā es ienāku un pasaku, ka ir brīdis publiski atvainoties, jā, nes kāpēc viņš aizvilstās un pamulst. Viņš, ka cilvēks ir ļoti enerģiski emocionāls, jā. Es saku, viņš jau uzreizā man pieprasīja atvainoties Jānim, jā. Bet es vienkārši atskaņoju tos vārdus, ko viņš šodien pirms dažām minūtēm strīmā teica, neko nepārveidojas, varbūt līdz galam nepateica, jā? Arvi, pedofīlija jau nav, teiksim, kaut kāda krimināla sodām, jā? Tā ir slimība, psihiska slimība, kura ir ārstējama. Cita lieta, teiksim, ja tu ar savu slimību netiec galā un izdarīji kriminālu noziegumu, jā? Teiksim, noziegumu pret pusaudzi, tad viņi ir krimināli sodāmi. Bet tieksmi, saproties, jā, viņi nespēja tieksmi savus pārvarēt. Ko darīs? Ir cilvēki, kas to apzinās, viņi ārstē. Viņš jau publiski teica, ka viņš izvēlās meitenes, kuras viņam pašam šķiet vecākas, bet izrādās 16-gadīgas. Viņam tur viss kārtībā, kā viņš saka, tajā video. Bet viņu apmānīja. Tad jautājums, vai... Kā tad ir ar to apmāni? Piemēram, tu stājies dzimuma sakaros ar nepilngadīgu bērnu. Un tā apmānīšana, tad vai ir likuma pants, kas ņem vērā apmānīšanu? Bet, jā, pedofīlija ir tiešām tieksme. Es arī definīciju palasīju. Pedofīlija tieksme, seksuāla interese par bērniem, kas var pastāvēt bez rīcības. Cēloņi un terapija. Pedofīlijas cēloņi nav skaidri, bet tiek pētīti neirobioloģiski un psiholoģiski faktori. Dažiem pedofīliem tiek piedāvāta psihoterapija. Tieši tā, es saku, viņi nav ārstējami kā grīpā ar kaut kādām potēm vai zālēm, bet, apmeklējot psihologu, psihiatru, viņi ir savaldināmi. Gatis saka, labi, naciki. Jāni, tu vari vēlreiz pievienoties, ja? Jo es ielikšu šo strīmu atkārtojumā YouTube, jo es gribu izprast vienkārši, ka tu teici par tiem 13, taču tā arī teici strīmā, kad tu pārģērbies, bija 13-gadīgs puika, spēlēja bumbu. Es gribu saprast, viņš klāt stāvēja, ka tu vienkārši jo tu jau tā teici strīmā, es neko nesamontēju šobrīd, Un tad mēs gribam saprast īsti, cik tālu tas puika bija. Nē, tu jau vari vienoties, viņi jau adekvāti, gan bandīts, gan Jakots, viņi jau... Es apsolu, kad es ļaušu tev izteikties. Es pilnīgi klusēšu. Ar tevi viņš ir... Kur Viviāna saka, bijusi meitene nepilngadīga vēl. Kas ar to tur ir? Tu jau, Jāni, droši vari pievienoties, Šeit ar tevi viņš ir gatavs runāt, es iziešu ārā, tad aprunāju. Es nezinu, varbūt, ka man arī jāiet ārā. Es nezinu, varbūt, ka viņš nokļūtu saimē, es domāju, ka visai saimē jāaiziet ārā, ka viņš ies tur runāt kancelē. Arī otrs jāņem nos. Tu uz laiku var atslēgties bandīt. Labi, davai, tad es atslēdzot. Viņa varbūt enerģētika tava nepatīk, tas ļoti varbūt enerģētikas. Jā, es saprast, jā, davai. Labi, Jančuk, meties klāt.
Vai, Dievs, kas ir. Nav mīkstais, viņš ir normāls puika vienkārši. Jančuk, klikšķini tur uz to saitiņu, nāc klātiņās. Edz aizgāja bandīts, aizgāja Jakuķi. Tā. Invite. Tā, excellent. Nu, sveiks, lai dzīvo vēlreiz. Šis ir diezgan nožēlojami, Mārvi. Es tev pasaku uzreiz. Es tev uzreiz varu pateikt, tu arī malacis, tu uzreiz pacēli to tēmu, uztvēri un kacini tālāk. Normāls, reāls provokators. Diemžēl tikai, reāli es biju augstākās domās par tevi. Pirmkārt, es netaisos taisnoties, varētu turpināt un darīt, turpināt šo tēmu, pa pedofīliju man tīt klāt, turpināt. Un arī tu, Arvi, turpini. Ieriec vai neriec, es saku, tu, Arvi, man esi miris. Tu esi miris. No šodienas es jau par tevi izturējos, bet tā kā tu apzināti, es tā neteicu. Es teicu, es biju supot. Un man tālu stāvēja tēvs ar dēlu spēlēja bumbu. Kaut gan viņi varēja spēlēt citur, tēvs ar dēlu. Un tādā brīdī, kad es tur aizgāju sāku pārģērbties, es nekad nepārģērbjos, man ir hidrokostīms. Es vienkārši novilku augstdaļu, uzvilku sarkano jaku un turpināju. Tu šito tēmu sagriezi pilnīgi otrādi, un tu vēl kacināji. Un tu vēl turpināji. Reāli lupata. Labāk pastāstīt, kāpēc tu man meitenēm raksti pa kleitām. Mēs varam par šo jautājumu pacelāt. Pastāstīt, ka tev tieši tāds pats augums. Jautājums, labāk pastāstīt, kāpēc tu meitenēm raksti pa kleitām. Labāk pastāstīt, kāpēc tu meitenēm raksti pa kleitām. Tas ir normāli, ka es rakstu meitenēm. Tu vēl teici, ka tāds pats augums. Tāpēc, ka man meitenes patīk, jā. Beidz. Labāk pastāstīt, kāpēc tu meitenēm kleitas gribēties. Kura tev nav pazīstama, kura ir mani pazīstama? Jāni, klausies, tu pārģērbies, tu teici, ka pārģērbies. Man tas nav jācelā. Es pārģērbos, ne jau izģērbos vai pliks, es pārģērbos, uzvilku jaku virsū. Bet Jāni, tu teici, ka tu pārģērbies vai neteici? Un tu gribi, lai es taisnojos. Tu interpretē, tu nedzirdi, ko es tev saku. Tu turpini. Tu pat nedzirdi, es tev pateicu, kā bija, un tu turpini. Tu gribēji to dzirdēt. Tātad tev ir plāns vienkārši. Tu man uzbruki, sakot, ka man jāpār. Tu gribēji arī pajautāt, pastāstīt, kāpēc tu meitenei grib kleitu pirkt. Nu, bet tas jau normāli, ka es rakstu meitenēm pa kleitām, tas viss normāli. Jā, protams, tu man uzbruki visu, sakot, ka man tev jāatvaino. Jančuk, klausies, tu uzreizām mēģini. Jā, es nesāju kleitas, nu un tālāk. Nu, super. Nu, tas ir slikti? Nu, man tas ir pilnīgi vienalga, nesā, ko tu gribi. Bet vienkārši, kāpēc tu tai meitenei tieši prasīji? Tāpēc, ka jūs vienāt iekšā manā dzīvē, un tu esi tāds pats sūds patiesībā. Diemžēl tu esi tāds pats sūds. Paga, tu tagad man, es tev nesaukāju pa sūdu, es tev ļoti es tev saucu, tāpēc, ka tu nevarēji, es tev kā vīrietis pateicu, ka tu sagrozīji vārdus, tu varēji atvainoties, pateikt, es nepareizi sapratu, bet tu turpini. Tu sagrozīji, es tā neteicu, ka es 13-gadīgi bērna klātbūtnē pārģērbos, es ceru, ka šito ierakst, un es ceru, ka šitas tiks izplatīts, un es ceru, ka es varēšu to paņemt arī vispārējās pie diskus par šito jautājumu. Jančuk, tas viss būs YouTube, tāpēc, ka es neko negriezīšu ārā, jo... Nepīs man arī, kas bija YouTube vai nebija, un man ir tieša valoda, vienkārši tu esi deģeneratīva persona, kurš ķer kaifu to šitā visa. Nebija nekāda pārģērbos. Tu paņēmi, pateici publiski, ka es pārģērbos 13-gadīgi bērnu klātbūtnē. Es to neteicu. Kāpēc es tev pārjautāju, Jāni? Tu to nepārjautāji, tu turpināji stāstīt, es, ka izgāju ārā, es to nofilmēju, es jau biju ieslēdz filmēt, es viņu to nofilmēju jau. Jo man jau viss streams būs YouTube, es jau iespiedu uz filmēt. Jāni, šis viss streams jau būs YouTube, tāpēc saka, es neko nepārmontoju, tāpēc tev vēlreiz pārjautāt gribēju, tā uzreiz uzsprāgi, jā? Liki man atvainoties, protams, ka es uzsprāgu, kā tādu huiņu vispār vīrietis var teikt? Kā tādu huiņu var teikt? Kad vīrietis pārģērbjās, tā jau nav huiņa, Jāni. Kā tādu herņu vispār var cilvēks runāt? Kā? Tas, ka vīrietis pārģērbjās, tā nav herņa, tā ir normāla parādība. Kāpēc tu uztaisīji uzsvaru uz 13-gadīgu bērnu? Nu, bet tu pats teici, 13, tu pats minēji ar to skaitus. Varbūt es teicu, varētu būt 13, 14 gadu vecs spēlēja bumbu. Un tēvs pienāca man klāt ar mani runāt. Un vakarā pēc tam tas viss tika atskaņots, jo tas tēvs izrādās ir no tiem pašiem. Tas viss vakarā vienā strīmā tika runāts. Jāni, tāpēc jau es jau... Kāpēc tu pieminēji 13-gadīgu bērnu, ne tēvu? Kāpēc tu pieminēji tēvu, bērnu, ne tēvu? Tāpēc, ka tu esi provokators. Nu, bet
Tu esi Nē, es esmu provokators. politiķis, es neesmu Nē, provokators. tu esi provokators. Tu esi konkrēts provokators. Tu esi provokators. Nu, ko? Un tu tagad Nu, panāc, bet- un jūs sakat, ka esmu emocionāls. Es neesmu emocionāls, man ir pilnīgi vienalga. Vienkārši es runāju paceltā balsī, lai tev ir skaidrs. Lai skaidrs. Es varu runāt, jā, Arvi, kāpēc tu tā teici? Es tā arī varu runāt. Es varu pilnīgi pa 180 nomainīt intonāciju 3 sekundžu laikā. Bet tāds ir mans runas veids. Es neesmu memļaks, kas teiks, nu jā, bet es jau tā teicu. Pa vārdiem ir jānes atbildība. Pa vārdiem ir jānes atbildība. Un Tieši tu uzsvari tā, likt to tieši tā. 13-gadīgo bērnu. Tu varēji kā vīrietis pateikt, tur spēlē tēvs ar dēlu. Bumbu. Bet tu uztaisīji uzsvaru uz 13-gadīgo bērnu, ja tā bija provokācija. Es varbūt līdz galam- Malacis, tev es varbūt izdevās līdz mani galam izprovocēt. Tev neizteicos. izdevās mani izprovocēt, malacis. Malacis. Un tur visas tādas Viviānas raksta par mazgadīgu meiteni. Nav man dzīvē bijuši mazgadīgas meitenes. Vienreiz dzīvē satikos ar vienu meiteni, lai jūs zinat. Viņa šeit pat Vācijā dzīvo blakus Lemgo. Man joprojām ar viņu ir labi sakari. Mēs šeit tad sarakstamies. Tad man bija 24 gadi, un viņai bija 15. Es nezināju, viņa man sameloja. Bet ne vecākiem nevienam nebija iebildumi. Tas bija 24 gadi man tad bija. Tad, kad es viņu satiku. Bet viņai pēc tam bija, un mēs vēl patīkām kopā, līdz izšķīros ar viņu, tā kā viņai bija 20 gadi, tā starp citu. Un mums ar viņu ļoti Bet labas jums bija attiecības? Ja tā ir pompa, aizver muti Arvi. Tā nav tava darīšana, kas bija vai nebija. Ot nelien iekšā Nu, manā dzīvē, nomierinies, kāda tev nomierinies. daļa, kas bija vai nebija. Kāda tev daļa gar to? Kāda Kurš tev to daļa raksta gar tagad? to? Kāda tev daļa gar to? Kam tu to saki tagad? Tev, tu uzreiz uzdod jautājumu, jums bija attiecības vai nebija, kāda tev daļa gar to? Bet Un Jāņķi, es tu zinu, ka sāki vienkārši- stāstīt, tāpēc tev jautāju, nu? Es jau ne jau tāpēc, Kāda ka tev daļa? Es tev pateicu, viss, kas tev bija jāzina, a tu gribi vēl tālāk līst iekšā tajā tēmā. Pazvaniet viņai, tai Madarai, viņa te patām dzīvo, pazvaniet viņai un pajautājiet viņai, ko viņa par to domā. Paprasiet viņai. Visi saka, ka es esmu kaut kāds šito te huiņu uztvēruši. Jakuts arī slimais pamuļķis. Un stāsta par kaut kādu pedofīliju, ka viņi zinot cietušas personas, un tā nav saistīta ar to personu, tā tad izdomā vēl kaut kādu herņu. Kāpēc tu to dari, Arvi? Bet es jau Kāpēc tevi tu to nenosodu, Jāni. Tu uzreiz eksplodēji. Kāpēc tu uzreiz teici, tev, eksplodēji? kāpēc tev bija atbildi, kāpēc tu uzsvēri 13-gadīgo bērnu, bet ne tēvu ar dēlu? Nu, Tāpēc, es ka tu esi iesāku, provokators. nepabeidzu. Tā ir apzināta provokātora. Vai nu tu esi jēls mēsls, vai nu tu esi provokators, izvēlies. Kāpēc tu tādiem aizvainojumiem? Es ar tevi diezgan tā Tāpēc, ka pieklājīgi. droši es tev uzdodu jautājumu, tev ir izvēle. Un kāda man ir izvēle? Ir vērsties policijā? Vai nu kā? to vari pateikt, sorry, Jāni, es esmu es pārķēru, es tā negribēju, bet man tā nebija mērķis provocēt, bet šobrīd tu provocē mani. Tu esi es uzspējis, tu tev esi teikšu, pamanījis Jāni, tā. tēmu, tu šobrīd provocē. Es teikšu tā, piedod, Jāni, piedod, lūdzu man, Jāni, piedod, es neizteicos līdz galam. Jo tāpēc, ka tu pieslēdzies, tu uzreiz sāki teikt man, Arvi, tu man atvainojies uzreiz, jā? Arvi, tas ir nofilmēts. Tas ir nofilmēts. Man es varētu, ja Man nevarētu arī no šitā vēl nofilmēts. parunāt. Man ir nofilmēts, kā tu Jo man- teici, un pēc tam turpināji. Tu neteici, nē, čalīt, es pieslēdzos pēc tam. Es jau biju atslēdzies nost, un tu runāji ar bandītu un jakutu, un es jau biju noslēdzies. Nevajag locīties. Man arī atmiņa ļoti labi. Nē. Jo, Jančuk, viss šis streams būs pieejams YouTube. Saku, es neizteicos līdz galam, bet nekādā veidā es tevi neaizvainoju. Tu jau ļoti Nē, tu man aizvainoji, tāpēc, ka aizvainojumus. tu ar diviem jēliem pamuļķiem runā. Un tu gribi būt visiem kāpēc viņi draugs. un pamuļķi? tātad vai nu tie ir pamuļķi. Pagaidi, vai tas ir gudrs cilvēks, kas stāsta, ka viņam ir zināma meitene, kas ir cietusi no manis, un viņš neizpaužot viņas personu? Tas nav pamuļķis. Jakuts nav pamuļķis. Jakuts ir pamuļķis. Kāpēc? Jakuts ir vecs deģenerāts. Ko tu vispār pievienoji? Tu gribi, lai tagad šovu taisīt, tad var turpina viņu Nebūs. Arvis ir Dosvidāņi. atvainojies. Tagad tava kārta atvainoties. Nu, kur tu mūc atkal, nu? O cilvēkam nav... Jo redz, Jakut, kā Jakut ir, viņš jau, Jānis uzreiz, viņš tā eksplodē, jā, viņš neizklausās līdz galam, un viņš šodien manā adresē uzreizām aizvainojumu aizgāja, jā, kad redz, es arī ar jums, jūs esot pamuļķi, jā, bet tādā gadījumā, kāpēc tad jūs, teiksim, mani neaiztiekat, jā? Pagaidi, es viņam izteicu diagnozi, ka viņam ir... Jā, bet... Nu, kāpēc viņš šobrīd atzīstoties, kad viņam bija kontakts? Viņš jau arī izrāva no konteksta to tekstu, ko tur ielicis tajā video savā izrāvas, ko no konteksta. Tur jau visu vajag noklausīties līdz galam. Kāpēc tu, Laura, neieliki to, kad es saku, ka es ar Kvadroberi runāju, un ka tas ir priedz dēls, kas ir koka gabals. Nu, tev jau vajag, tādā ziņā tev arī pašam vajag, ka tu
runā par lietu tur līdz galam. Jo savādāk mums tagad sanāk tā, ka es esmu ļoti aizvainots un tev vajadzētu atvainoties. Nu, pagaidi, bandīti, vai tad mēs šobrīd, kas nesam izraujuši kaut ko no konteksta, viņš pats ir atzinies. Nē, tas ir. Mēs dzīvo viņam turpat blakus, nu tādiem žēl ir pedofīli. Savus, upurus neatlaiž. Viņi seko viņam. Galvenais jau ir tas, kad viņš vēl nesen teica, ka viņam bija 16-gadīga meitene, un viņam bija 23. Tagad jau ir 15-gadīga, un viņam bija 24 gadi. Tad vai nebūs tā, ka rīt jau būs 11-gadīga, un viņam bija 30 gadi? Jo, jā, tā kā, tu īsti arī nevar saprast, kurā brīdī, pa kuru gadījumu tu stāsti. Tam jau nav nozīmes. It kā, jā. Nesaka robežas, teiksim, jā. Redz, kā Jāni uzskatā, viņš saka tā, Arvi, tu nedrīksti nesāt kleitas, bet es drīkstu draudzēties ar 15-gadīgām meitenēm. Es pareizi sapratu viņa domu. Tāds viņš uzskata, jā, bet nezinu, pa lielām es uznācu augšā tikai priekš tam, lai viņš varētu publiski atvainoties, kā viņš to ir solījis, ka viņš ir gatavs to izdarīt. Nē, es īstenībā arī, ja viņš man rītīgi publiski atvainojās, principā, nezinu, kādas suverēnās varas kaut kādā štajā kongresā. Ja man atvainojas, es viņam piedodu daudz ko piedodu. Bet jūs skatīties, kungi, viņš taču deleģēs suverēnās varas sarakstā kā kandidāts pašvaldību vēlēšanās. Un tad, kur tas skatās, tā viņa uzvedība, ja? Kā viņš to elektorātu uzrunā pa stulbeņiem, ja? Un no tie, kas nedod Dievs, es saku, es nedaudz nobalansēju uz robežas, ja? Es neesmu viņa elektorāts, ja? Viņš jau reāli man nomočīja uzreiz, viņš man apsaukāja šodien 2 vārdos, ja? Tad jāsāki domāt, vēlētāji, vai tomēr jums nav jāpārdomā, ja? Vai arī suverēnai varēja uzdot jautājums, tas interpretējums no kandidāta puses, jo viņš tomēr katru dienu taisa avotu un tā tālāk, ja? Tad kas tad te tagad, Suverēnai varēja vajadzīgs haips. Tā teikt, Juļkas gadījumā, pat grūti savā ziņā pat viņu var saprast šitādā. Vismaz izdzirdēt suverēnās varas vārdu tādā veidā, diezgan jau strateģiski pareizi, bet, un viņš jau pat pats ļoti labi, viņš pasaka, ka viņam nekāda saistība nav ar suverēno varu, un viņš pat nepārstāv suverēno varu, lai gan viņam ir sadarbības līgums. Es nezinu, ko sadarbības līgums? Sadarbības līgums tas ir kas? Tas ir, ko viņš pārstāv. Jā, tikai ir tādi daudz jautājumu. Bet savā ziņā Juļkai vismaz nav jāuzņemās. Redziet, kungi, es arī mēģināju nedaudz viņu, kā spogulī sevi, viņu pašu spogulī sevi parādīt, atskaņojot viņa teikto šodien tiešraidē, viņš uzsprāga, ja? Tad sanāk tā, tas, ko viņš saka, viņam ļoti nepatīk, tas viņam derts pie sirds, un es dabūju gandrīz vai pa galvu no viņa, ja? Jo ļoti bieži nepatīk. Viņam arī tas, ko es saku, viņš teiksim, to, ko saka par mani vai to, ko es par viņu, tās ir 2 dažādas lietas. Kā pēc Vācijas likumiem viņš drīkst runāt par mani visu kaut ko, arī visādas melas, bet es neko nedrīkst teikt, jo pēc Vācijas likumiem tas ir 2400 eiro uzreiz. Bet lieta tāda, ka es viņu nekad neesmu bloķējis, nekad neesmu bloķējis, nekad neesmu ierobežojis. Tā kā tādā ziņā es esmu ļoti liels demokrāts par vārdu brīvību, man ļoti patīk vārdu brīvību, bet Jānim, viņam tas totalitārisms tā kā vairāk patīk, viņš tā kā vēlās, kad, ja viņš nāks pie varas, tad bloķēt, aizliegt runāt, kā teikt, neļaut izteikties. Tu taču dzirdēji, ka par to bloķēšanu, ko viņš teica, kad kur bija tas advokāts, kas aizbrauc un vārdu mainīs, viņu nobloķējis. Viņš esot runājis taisnību, un tas neesot viņam paticis. Tad, ja mēs varam secināt, ka visus, kurus viņš ir bloķējis, runājuši taisnību, un tas viņam nav paticis. Tad, kā tās cilvēks vēlas iet politikā, ja viņš bloķē pretēju viedokli? Kā tur kompromisi grib panākt? Jo es pateikšu godīgi, man ļoti nepatīk viņu viedoklis. Man tā vien prasās nospiest to bloku pogu, ja? Bet es vienmēr saņemos, klausies, bandīts, to var izturēt. Tu vari to spiedienu, kā teikt, tev jāņem vērā, kad ir dažādi cilvēki, dažādi gan mentāli, gan psiholoģiski, gan ar visādiem viedokļiem, bet tu nespied to bloku, tu neierobežo cilvēku.
cilvēku runa. Klausies, bandīt. Nu, taču atzīsties TikTok, teiksim, tajā platformā ir ļoti labs instruments. Noziņot par aizvainojušu komentāru. Ja? Jā, Ir normas, kuras, teiksim, ja tu pārkāp, tavs komentārs tiek izdzēsts, ja? Vai arī tavs akauns tiek bloķēts. Ja? Bet tas tiek bloķēts no TikToka puses, nevis no lietotāja. Ja? Nu, tad varbūt vajag izmantot šādu iespēju, ja? Nevis vienkārši visiem uzlikt ķeksīšu. Jā. Vai nu arī, kad bija tā kampaņa Jānim, man liekas, pagājušā gada pavasarī, ka viņš teiksim, tāds vīrs, kurš saka, ka pagājušā gada pavasarī, ka viņš aicināja visi tie, kuri seko bandītiem un visiem, kā viņš saka, mēsliem, tur tiko un jakutiem, ja, blokā. Viņš tur ļoti intensīvi bloķēja, ja, un tad es tā domāju, tāds savu veidu bērnu dārs, Nē, bet Jānis Lauri nav rups. Nekad. Viņš nav rups un viņš nav emocionāls. Pēc viņa vārdiem, kas neviens viņa teikto nav nekad apstrīdējis, bet kā var apstrīdēt, ja jūs esat viņu bloķēt? Ja viņš bloķē visus, kas viņu var apstrīdēt. Jūs jau vienkārši viņu neredzat, jūs nevarat, kas viņu apstrīdēt. Tas jau nav rādītais, ka viņam vienmēr ir taisnība. Es jau gatavojos, ka viņš man pasniegs certifikātu kā labākais skolotājs viņa dzīvē. Bet Jāna Lauris arī kādu naudas prēmiju gribu. Jo skola jau parasti nav pavelta. Gan sautīgs, es vienkārši publiski atvainošanos gaidu. Nu labi, es varu iemainīt, es saku pret, ja suverēnās varas kongresā viņš ir gatavs publiski atvainoties, tad man to naudu nevajag. Ombre mi sakāmais, sveiks, lai dzīvo Ombre. Sveiki. Es gribēju pateikt, ka bandīts ir Dalbajobs konkrētais. Es jau visu. Es zinu, kā ja es visu ņemtu, tā kā Jānis Lauva galvā. Tad viņam uz dzīvē vispār neko nesasniegtu. Bet tu jau neko neesi sasniedz Dalbajobu. Diemžēl esmu. Būs man tev jābēdiņ. Diemžēl pis nahuj, bļeģi. Varbūt tu vari stādīties priekšā, kas tu tāds esi? Vai tu arī kaut kāds kvadrobers esi? Stādies pats priekšā, bļē. Man izkastēm nav jāstādās priekšā. Kāpēc tu tik rupši pastāsti? Tā. Kas tev ir aizvainojis? Es gribēju Jakutam pateikt, ka algu tu nesaņemsi šomēnes, bļeģi. Sūdīgi nostrādāji. Tu kurā brīdī bija jāsmējās? Pasaki. Goda vārds, es pats sev algu maksāju. Goda vārds, bļē. Goda vārds, domājies. Tavs goda vārds, bļeģi, nevienam neinteresē vispār. Pamato. Vot 5 vārdos pamato. Tu man nekas neesi, lai es to pamatotu. Redzi, pīdās, tā redzi ir. Jums jau saskan abiem ar bandu. 3 gadu laikā neviens no jums pīdariem neko nav spējis pamatot, ja? Jums tiem fūristiem visiem tas smadzenes sakratītas, tur braucot pa ceļu? Tās bedres ir tā, jums tā darba trauma ir vai kā? Darba trauma tev ir ar instrumentu galvā. Tev arī tā impotence un bruka, kas pamatā nāk no tā. Tu tagad pats lielies, ka tev instruments esot galvā. Dalbajobs, beļē. Par kurā brīdī jāsmējās, tu galvenais pasaki, lai savādāk tas nenokavē. Ej, tu nahuj, beļē. Cik tālu jau esi aizbraucis? Nav tavu darīšanu. Kur laika tā varētu būt tavu darīšanu, ko? Pasaka vēl kaut ko smieklīgu. Smieklīgi sanāk. Uzdo jautājumu. Nē, es tos taku pasaka smieklīgi. Tu nesaproti latviešu valodu? Uzdo jautājumu, bļē. Tu bez tā bļē nevar? Vai tu kā? Kas tev ir audzinājis? Kurš tev ir audzinājis? Tu tāda rupi runās? Nevar, jā.
Nu jā, reku jau labāk paņemam Eduardu, lai tas šoferis. Nu, Es īstenībā varu izstāstīt vienu joku par tiem šoferiem. Ai, nu labi. Man bija viens čoms saka, atnāk viens džeks tāds, kur tas, kur man preci, kas? Viņš saka, kas jūs tāds esat? Es vadītājs esmu. Kuras firmas vadītājs? Nē, es esmu šoferu vadītājs. Mašīnas vadītājs. Jā, nu tāpēc ir šitā tad tā sabiedrība tāpēc recējās un nevar saprast, kāpēc policija it kā nedarot savu darbu. Nu, bet ko tad te darīt, jā? Tad, kad cilvēki varbūt nezina kaut cik kripatiņu tu to likumu slinkums palasīt, varbūt dara kaut kādas citas lietas, jā, un Arvies, tev pateikšu viena lieta policijai, ka te nav ko darīt, bet cita lieta, ka te būtu psihiatram darbs, kas ir... Te varbūt piespiedu ārstēšanos vai kaut kāda likuma vajag ieviest. es domāju, ka Jānim šodien emociju uzplūds ir augsts. Es domāju, līdz vakaram viņš jau tur pukosies un ņemsies. Es domāju, būs daudz video ārā no viņa atkal. Varbūt tādā veidā mēs viņu arī iedvesmojam, ja, radīt kontentu. Nevar jau zināt, varbūt, ka viņam tā ir tāda stratēģija. Viņš jau teiks, ka tā ir viņa stratēģija. Tā. Viņš nav emocionāls, viņš nav rūpes. Viņš pats apgalvo, ka viņu tas iedvesmo, ka tas ļauj viņam vēl parīgāk. Viņš attīstās, viņš ir iemācījies daudz ko. Viņš jau būs tik gudrs jau, ka drīz vispār jau. Es nevienu reizi es teicu, ja, viņš veido to kontentu liek, un tas savu veidu skatpunktu sabiedrībā izvērtēt, ja, ko Jānis publicē, ka meklētam cilvēkam vajag info, ka tikai nevadīties tu pēc viena avota. Ja. Nē, bet viņš jau ir pats atzinis, ka viņš daudz kur man arī piekrīt tādā ziņā. Viņu pat, es domāju, ka savā ziņā daudz, ko viņš man neprotestē. Es pat nebrīnos, kad drīz arī Juļka viņam apniks un nākamā karjeras kāpne jau ir jaunā vienotība, kā teikt. Un tad jau tāds amats varbūt. Un tad Jānis paliks klusāks, kā teikt, kluss tikpat kā kaimiņš. Nu, bet esat pamanījuši, tad, kad ir tā saucamās koncentrētās tēmas tiešraidēs, kad suverēnā vara, tur Jūlija vai Karīna vai vēl kāds no suverēnās varas uztaisīt, Jānis tur nepiedalās, viņš ir atsevišķi, varbūt ar Leonīdu strīmā vai savā. Un es citreiz pat komentāros rakstu viņam, Jāni atbalsts savējos, ja? Reakcija nav, viņš turpina, viņš tajā pašā laikā apgalvo, ka viņam nav nekāda sakara suverēna varu. Nē, viņš saka, es pa perimetru iešu savāk pārējo. Elektorāli. Tā viņš, jā. Viss stratēģija. Jā. Vai kur Viviana saka, neņem TVS, pie sevis atliek tikai... Nē, Jānis, viņš ir unikāla personība, jā. Viņam ne politiskās partijas nekādā gadījumā, nevienā sarakstā viņš negrib, un tā, viņš tāds ercīte varbūt tās kaut kur mēģinās, tur, kā viņš saka, man nekāda sakara nav, bet suverēnās varas krūzīti tur reklamē un tā, sakot, ka nē, apridzeļis, tad esi vai neesi, ja? Uztaisīšu tikmēr reklāmas pauzi. Tas, ko es daru, tas ļoti... Ir tas, ko es runāju, bet tas, ko es daru, tas ļoti bieži atšķirās. Jānis jau teiktu, tas ir izrauts no kontekstā. Jā, izrauts, un tad es viņu uzaicināju, es saku, bet Jāni, dāj izstāst, kāds bija konteksts. Viņš saka, bet tev tas nav jāzina. Un... Bet saka, labi, ok, man nav jāzina, bet vismaz tiem cilvēkiem, kas tur kaut kādi 90 klausās, varbūt tu pastāstīs.
Man tev nav jāatbild. Nu, man īstenībā tajā brīdī man trūka argumenti. Es pat nebrīnos, ja tagad taps iesniegums policijā par mani no Jāņa puses, ka es viņu kaut kādā veidā varbūt esmu apmelojis šodien tiešādē vai kā. Nu, bet tu taču atvainojies, kur problēma? Nu, jā. Mazums viņam abīde tagad ir ieslēgusies. Abīde, zinu, teiksim, tas ir. Arī tur jau varēja just, tas nebija no sirds. Vajadzēja jau no sirds. Nu, jā, nu. Tad, Policija tā arī supos, kad viņš supos, man jābūt klāt kaut kur. Policijā tā arī rakstīs, jo viņš jau no sirds neatvainojās, tāpēc nav pa īstam jau tā domā savādā. Šāda rīcība no ārā puses nav pieņemama, nav no sirds. Nav no sirds atklāt. Piedod, baķuška, vajadzēja teikt. Viņš saka, viņš paralēli esot filmējis. Прости, baķka, zasranca, jā. Man nav abīdas vienkārši esi, kur esi un attieksmi par tevi būs. Bet Jāni, nu nāc droši klātiņās, nebaidies, nu. Varam parunāt. Nebrīnies, ja Jūlija, kas saka, tevi uzrunās un liks vēlreiz atvainoties. Vēl jau nevaram zināt, varbūt, ka tavi vārdi viņam ir izraisījuši kaut kādu traumu. Labi, tagad tu atgriezīnisks maziņbojājums varbūt. Savu sakāvi, jo sanāk tā, kad nu kā, visādi pozīcija, opozīcija, mēs nevaram sēdēt pie viena galda, tev uzreiz ir, piemēram, kaut kādi nacionāļi jāizraida ārā, tur ar visiem, tur, nezinu, kariņi. Tu gribi teikt, ka mēs nevienu likumu projektu nevarētu pieņemt kopā? Jo tu tev tāda abīde ir, viņš saka, ka viņam nav abīdes, vienkārši es, kur es attieksmi. Nu, tagad es iztēlojos, ka tu būs tur suverēnā vara, tur kaut kādā būs valdība, un tad tu liksi visiem iziet ārā. Kā minoritāri. Lilīte saka, visi mēs esot glumekļi. Ko jūs gribat no cilvēka, kurš ir redzējis savas maziņa fotoattēlu un pats secinājis, ka tas neesot normāls maziņa fotoattēls? Tās nav smadzenes, tas ir puķu zirnis. Jāsāk man laikā atkal dzert būs, jo tagad es nedzeru, es dzīvi skatos, varbūt tādām reālām acīm. Kādreiz man kaut kā es varbūt to neredzēju vai nesaskatīju, bet tagad, kad es skatos, es kaut kāds ārprāts. Nu, es arī pēdējā laikā, man likās, tie kādu, kas tur cīņās pret tiem kodraberiem, paši pa kodraberiem palikuši. Nav. Tā kā es nezinu. Pagaid saprotu, ka Jānim arī ir jāatvainojās Jakutam, bet viņš tā kā to nevēlas darīt. Viviana saka, nesās tikai lietot mušmeris. No tā gan es atturēšos, tu pie vēl. Tā aizies ķīselīt. Es tikai klausīju, mums 61 klausītājs, es tikai gribētu, ko jūs secināt pēc šīs sarunas? Jā, es tagad uzlikšu skaļo. Ko jūs secināt? Ko jūs secinājāt? Jo es tā kā īsti līdz galam nevarēju saprast. Tā, klausamies? Tā, pagaidi. Klausamies. Tev kauns nav būt pa Latviju saukties? Es vispār sev pa Latviju neesmu saucis. Es saucu pa Latvijas iedzīvotāju, pa cilvēku. Es vispār, ja skatās ģenētiski, kas es esmu, es latviešu, poļu, krievu, vāciešu, un ebreju pēc. Un Lidl, Tev trūkst argumentu to ņemt. Davai vēlreiz iestāst. Kā tu neesi Latvijas iedzīvotājs? Esmu Latvijas iedzīvotājs, Latvijas pilsonis. Pasē rakstīts latvietis. Un tu beigās esi, ko teici, ka neesi? Man neinteresē, man tādi jautājumi, es nerisinu tādas jautājumus. Man tas neinteresē latvietis, krievs, amerikāns, ebrejs, pols, latvietis. Tad tas jautājums tāds, ko tad īsti Jānis kā Latvijas šajā politiskā sistēmā pārstāv? Jo viņš nerisina, kā teikt, latviešu jautājumus.
Tā. Nu, tad arī atbilstoši tas otrais audio, ko tu ierakstīji, ka Jānis saka, viņš runā vienu un dara otru, vai kā, nu, bija tas interesanti, ļoti precīzi. Šitas te. Ir tas, ko es runāju, bet tas, ko es daru, tas ļoti bieži atšķirās. Nu, tas jā, šitā kaut kā. Jāni, piedod, bet kaut kā tā izskatās tu par to. Esmu latvietis, pasēju latvietis, beigās tas man nesaista un man vai popo, jā. Nu, laikam tas audio otrais tā kā. Citreiz arī mēģinu uztvert, kurai teikuma daļai ir jāpiekrīt, kura jāuztver nopietni, kur ir, nu tā, es nezinu, varbūt Jānu autori ienāk kaut kā pārargumentēt. Kas tad mums esi latvietis vai nē? Es uzreiz teicu, nē, es neesmu latvietis, man pasē rakstīts lietuvietis, bet esmu Latvijas pilsonis un mīlu Latviju. Man vēlreiz atkārtošu. Jānim vajadzētu atvainoties par to, kad viņš mani nolamāja, noliedza to, ko es viņam izteicu, ka viņš ir pedofils, ka viņam ir bijuši kontakti ar nepilngadīgiem. Pēc tam viņš pats ir atzinies šajā kontaktā, gan aizbildinoties ar to, ka viņš nav zinājis, bet, nu, fakts ir fakts. Nu, bet redzi, Jakut, pieņemsim, Jānim ļoti sāp tas, ka es nesāju kleitas, jā, rakstu sievietēm, meitenēm, kad pa kleitām, jā, un mani nevar sasaistīt ar pedofīliju, tāpēc, ka es visām pilngadīgajām rakstu. Viņam tas varbūt tās derts. Man ir gari mati, nu, ko tu man tagad darīt? Likums to neaizliedz, nu, kāda šķirba. Bet šeit ir skaidri noteikta robeža likumā. Nu. Jā. Binārais kā advokāts Lauvam tulīt izgriezis situāciju. Jā, advokāts ieradies. Advokāts Lauvam ieradies. Sāku. Jā. Doma ir tāda. Par korķu izsišanu. Nu, reku, piemēram, Priedas dēls uztaisīja pa bandītu, nu, tādu asu dziesmiņu. Nopublicēja. Rekur bandītam tā korķis izsit, ja, kā viņš jau tur... Nē, man patīk. Bērnus vēlēs. Nē, man nepatīk. Man nepatīk. Mammas tur pie kapa, ja. Nu, man nepatīk, ka tas meldiņš nepatīk. Viņš varēja būt bišķi labāks kaut kāds. Viņš ļoti sūdīgs tos mākslīgā intelekta, tos materiālus izmanto. Bet citādi man prieks, ka rada visādas mākslas darbus par mani tādā ziņā tikai apsveic. Nu, lūk, un vienkārši redz, kā korķus izsits vālēt svešus bērnus. Cilvēkiem var izsist korķus, ja. Un rekur lauva, ja, ar savu raksturu. Savi plusi mīnusi, ja, tad viņam tās emocijas, tad viņam tāda komandēšana, nenoklausīšanās līdz galam, ja. Bet, ja, piemēram, tavā ģimenē ir kaut kāds cilvēks, piemēram, slinks, tev jau jārēķinās ar to, ka viņš slinks, tev viņš ir jāmotivē, jābaksta, ja, lai viņš kaut ko izdarītu, ja. Nu, līdz ar to, nu, ir jāsaprot, kādi, piemēram, tas raksturs katram, ja. Nu, un civilizētā sabiedrībā tomēr, nu, kaut kā, zini, bez svešu bērnu vālēšanas, tur, nu, iztiekā bez tādiem vārdiem, ja. Un līdz ar to, jā, piemēram, tad rodās tāds jautājums, ja cilvēks saka izvēlēt svešus bērnus, tad, ja tu tādu cilvēku ielaid savās tiešraidē, tad, kad tu piekrīti tam... Nu, jā, bet ja bērni ir 40-gadīgi vai čiekuri... Nē, nu, tie jau nav bērni 40-gadīgi. Nu, paga. Nu, bet ja 80-gadīgam vīrietim 40-gadīgi bērni, vai tad nevar būt bērni? Nē, nu, vienkārši mēs nevaram īsti saukt tos pa bērniem, ja 40 gadi. Nu, paga. Tu saviem vecākiem esi kas? Nu, jā, es esmu bērns, bet, nu, mēs tomēr biežāk to bērnu lietojam. Bērns, pareizi?
Nu, mēs tomēr biežāk to vārdu lietojam bērns ir bērns, maziņš cilvēks. Nu, pagaid. Maziņš cilvēks. Tu gribi aizskart Liliputus tagad? Nē, nu maziņš gados. Nu, vispār jau Putins arī maziņš cilvēks. Tu gribi, kad pedofils ir arī tad, ja gribi izdrāst mazo Putinu? Nu, es pa vārdu pedofilu nelietoju īsti, ja. Nu kā, tu nelieto? Tu tagad saki, ja ir mazs cilvēks un saka, ka to gribi izdrāst, tad sanāk, ka tas ir pedofils. Tātad tas, kurš grib izdrāst Putinu, ir pedofils. Nē, nu tas jau īsti nav izvēlēt, tas jau īsti nebija izvēlēšanas pēc. Izvēlēšana svešu bērnu, tas ir, lai nodarītu sāpes. Putins jau arī mazs cilvēciņš, kuru grib daudz izvēlēt. Nē, esmu dzirdējis. Nē, esmu dzirdējis tādu. Nu, tu jau varbūt nepareizos avotos, ieej kādā Ukraiņu portālā vai kaut kur paskaties. Tur vēl visu, ko gribi. Jā, īsāk sakot, es domāju, viss stiprākais gājiens būtu atzīt kļūdu un prasīt piedošanu. Tas ir viss stiprākais, ko var izdarīt. Viss spēcīgākais. Tam vajag spēku. Un, jā, tam vajag spēku. Bandīt pateiks, reiz no kurienes izrāvas, ka maniem bērniem ir 40 gadi. Man bērni bet kā tu tev 80-gadīgam koka gabalam, kas tad tur var savādāks būt? Bandīt, es tev vēl vienreiz pastāstu. Tāpēc neizplati. Uz policiju bija aizgājis pulkstens jau citu. Sniedziņa sapnis. Pulkstens 3, tu paspēs uz policiju? Es jau biju, un zinu kādu, vajag lielu apetīti. Beigās, ko jūs tur, ko un tu ar beigās lielu uzrakstīji? apetīti pat paņēmu to iesniegumu. Jā, ko tad uzrakstīji beigās, kā tad? Nu, es taču teicu, es visu lēnu. Tad, kad to, ko es drīkstēšu publicēt, to es publicēšu. Lēnām gaidi, Nē, bet tu jau vari, lēnām, tu vari tagad publiku visai izstāstīt, kā nevajag vai kā vajag rīkoties. Es teicu, tam ko policija atbildēja, tad, varbūt kādi ieteikumi bandītam, kādi tev ieteikumi ir. Vajag sabiedrību izglītot, nevajag turēt. Man bija ļoti atsaucīga. Nevajag turēt sveci zem pūra. Inspektore bija ļoti atsaucīgi, ko es varu vienīgais pateikt, un viņi bija ļoti ieinteresēti. Aha. Un ko to es vienīgais, ko varu pateikt. Viņi arī ieinteresēti bija izdrāst tos čiekurus? Mēs runājam par to, ko tu teici tanī livestreamā tieši. Jā, ko tu teici tur? Nu, tāpēc ir tas viss. Nu, taču viss ir publiski pieejams. Bet kāpēc tu nevari teikt? Es tev saku, klausās cilvēki. Inspektori minēja, kuru likuma pantu bandīts ir pārkāps, ko? Jā, to viņš pats uzzinās. Bet tev jau, kad tu raksti iesniegumu, tev jau vismaz kaut ko vajadzētu rakstījis, tevi noteikti... Es nerakstīju, iedomājies. Bija tik labi inspektori, kas pat to visu rakstīja. Nu, bet kā, ko tu raksta? Viņš ir pārkāps. Es arī varu iet rakstīt iesniegumu. Redzēs, ievieti gāja pa ceļu nokrita 5 nav tā, tu saproties, tu raksti iesniegumu uz kaut kāda pamata, uz kaut kāda pārkāpuma pamata. Jā, uz pamatu. Tad uz kāda pārkāpuma pamata tu raksti iesniegumu? To pēc tam par ko? Par personu datu izpaušanu, par... Un tad bandītam... Kurš likuma pants tika pārkāpts? Jālido prom kaut kur, nu. Kurš likuma pants? Lai viņu arestē. Pēc kāda panta? Es saku, es esmu ļoti tev vienkārši... Mani neizaicinās Nē, bet tu vismaz... Viss notiks. Tu kaut kāds elementārs lietas arī. Viss notiksies pavisam savādāk. Par neslavas celšanu Praida dēlis. Vai par neslavas celšanu bandīts jau vakardien daudz kur neslavas izcēl. Tu apvaino cilvēkus bez pamatu. Es nezinu, kur cilvēks apvaino. Praida dēls, es šito nebiju dzirdējis. Praida dēls. Neslavas celšana, tas taču viss arī. Bet tad kur ir problēma? Jau šobrīd nosaukt tādu likuma pārkāpumu viņš ir izdarījis, nu? To viņam policija pasauks un uzprasīs. Kuras valsts policija to darīs? Latvijas. Latvijas valsts policija. Pašvaldības vai valsts policija? Bet uz ceļa policija aizgāja, kura tagad nav. Nē, valsts policija. Uz valsts policija. Nu, jā, kur tu arī. Uz aizgājas ceļa policija. Tas būs krimināla lieta vai administratīvā lieta? Krimināla lieta. Krimināla lieta. Jā.
Ko tu esi nogalinājis vai fiziski iespaidojis? Tā ir krimināla lieta būs. Es nevaru. Praida dēļ, nu tas ir vārds vienkārši. A, kur? Nu, bandīti pasveies vēl pēdējās brīvībā. Kurā paliks? Pēdējās 2-3 dienas brīvībā izbaudi. Praidas dēļ. Man liekas, ka jūs abi divi ar Jančuku pie viena galda rakstījāt iesniegumus. Nē, es nerakstīju, iedomājies ar viņu. Man policijas darbinieks rakstīja iesniegumu. Viņi bija ļoti ieinteresēti. Viņi jau tev atpazīst, ne? Kā bandīti. Viņi jau tev zinās. Ļoti ieinteresēts cilvēks bija. Varbūt tu esi arī kādam policistam citā pateicis kaut ko vai kaut kā, bet ļoti ieinteresēts bija. Priedes dēļ tu kaut kā identificēji bandītu, ka viņš ar 3-4 kājām mīzdams spīt, vai kāda bija kaut kāda identifikācija? Viņi taču sameklēs, nu. Bet jābūt pazīmēm, kā viņi meklēt ar 3 kājām, 4, kad viņš mīzdams. Zem katras bildes, zem katra niknējuma ir stāv dzīves cilvēks, vai ne? Tāds ir, vai ne? Pēc frekvences, kaut pēc balss frekvences. Vai es jums vēl vienreiz skaties, teiksim, rakurs noteikti būtu pamācījis jau kā atrast un kā, nu, teiksim, bandīts jau man meklē, rakurs, piemēram, ir pastāstījis. Dēļ brīdis nevar atcerēties tam kontam paroli. Pornobildes, lai viņas neatkārtot. Es saku, teiksim, rakurs jūs pamācījis, kā atslēgt internetu, lai jums neko neiekačā, lai mašīnas atstāv vaļā, lai neko nepiemet. Saproties, kaut kā dīvaini jums saprot, Jakut, jūs te varat tukšus savus rakurs mācās. Nē, mēs jau pilnīgi nopietni te uztveram. Varbūt ir otrādi, ka jūs esat tie pārkāpēji. Redzēs, kā arī bandīts mēs jau redzam. Ar televīzijas klātbūtnē paņems. Man jau Jānis Lauve jau, zini, cik man ir, es jau redzu, es neesmu Jānis Lauve, horizontā redzu. 2400 x 100 tādas horizontā redz. Tad es redzu jau fotogrāfiju ar Jāni Lau, tur kopā bildējamies. Ko viņš vēl man tur solīs? Kāds atgādina, ko man solīs? Ai, ko tik nē, tur... Es tev stāstu, taču neesmu Jānis Lau. Nē, tu vispār, tu tādā ziņā suverēnā vari vispār... Kurā partijā tu stāsies? Tu tādā ziņā mēs tur visu... Tā, man taču nevajag partiju, lai ar tevīm cik galā. Tevi? Tevīm. Un, nu jā, tā kā, nu, cepur nost, tev tā vara. Kā klausies? Saki, lūdzu, kādēļ vienmēr kaut kur tu parādies video rullīšos pārfilmētos, kur tiek pārspriest vai pārunāts kāds? Kāpēc mans ģīmes neko neparādās? Nu, tāpēc, kad es tev laikam esmu nobloķējis, ka tu nevar ienākt, ticamāk. Tiešām? A, kāpēc tev nepatīk vārda brīvība? Man moderatori tev nobloķējuši. Praida dēļ, kāpēc tev nepatīk vārda brīvība? Ko tu teici? Nu, tu izņem skrūgriez no auss. Es saku, kāpēc tev nepatīk? Tu esi tik aprobežots, ka pat nepārbaudi, ka tu esi parakstījies uz mani. Kādu tu mums ir nobloķējis? Praida dēļ, neskatos. Praida dēļ, kāpēc tev nepatīk vārda līdzi man, jo, kad vienmēr strīmos, kur es esmu, es redzu, ka tu ienāc. Nu, saprotu, ka virpinās, zin kā, tad vienmēr, nu, protams, jā, es saprotu, es tieši tāpat daru. Es parasti ilgi nesēžu, tu pats redzi apmēram. Rīkotājs vienmēr var apstīties 20 sekundes, 10 sekundes, maksimum. Praida dēļ, klausies, kāpēc tev vārda brīvība nepatīk? Kas tev pret vārda brīvību? Man pret vārdu brīvību viss ir kārtībā, man patīk vārdu brīvību, bet nevajadzēja aiztikt manus bērnus un nevajag aiztikt. Tu jau bloķēji pirms visām sarunām. Tu bloķēji kontus. Tev nepatīk vārda brīvība. Tu saki, ka tu kaut kādā partijā tu taisies stāties, ja? Bet tev vārda brīvība nepatīk. Kāpēc? To tu varēsi policijā visu stāstīt. Tu jau sāc gatavot. Es nevaru sagaidīt. Nu, tad ļoti labi. Vismaz savu vārdu, uzvārdu uzrakstīju tur, lai es varu... Jā, protams, arī. Jo es jau atbild zināšu, kas tu tāds esi pat ķēm. Es jau saprotu, ka ar šito lietu es saprotu, ka man identitāti varēs beidzot atklāt, bet arī atklāsies tava identitāte. Atceries to. Nu jā, koka dēļ. Saki, speciāli TikTok nodaļa nav vēl izveidota pēc jūsu iesniegumiem? Čau visiem! Čau. Dēļ, Kārli, man ir jautājums tev. Tu Norvēģijā to iesniegumu iesniedz? Es teicu Latvijā, jo tu... Tu Latvijā atbrauc atkal?
Jā, kāpēc ne? Tu tā atbrauc speciāli bandītam par godu iesniegumu iesniegt? Nē, es vienkārši tanī brīdī arī Latvijā atrados. Tu tā lidoji, katru dienu? Turpu šurpu lido. Viņš gaismas ātrumā pārvietojas. Samalojies. Tu taču no jaunlatviešiem jau kandidēsi. Ko tu tur nestāsti cilvēkiem? Tu arī to pašu ēd, ko bandīts? Nē, man pat ieraksts ir manā profilā. Visi var ieiet paskatīties, ko tu pats saki. Redz, kā izrādās. Jā, visi var ieiet apstīties, kur Kārlis stāsta Normundam, ka viņam ir piedāvāts, viņš vēl domā, nezinu, vai iet vai nē, no jaunlatviešiem. Nu, labi, lai tā būtu, jā, un tālāk. Mums jāiefiltrējās pie Brēmaņa jāpajautā. Nu, pastāsti. Nu, un kas tev, ko tu gribi zināt? Kandidēs, nekandidēs, tu atgriezies no Norvēģijas? No, kas tev atšķirīgi? Latvijā zaļa dzīve. Nu, visiem interesē, tu taču mums tāda slavenības. Nē, man bandīts interesē. Bandīts ir slavens. Bandīts, man interesē, vai tu kandidēsi vai ne? Plāni par deklarēšanā. Izgaismot, kas ir bandīts. Tev dēls es neņem. Kāpēc tev tā bandīts vēl neņem? To dēlu, to jau es zinu, kas tas pamuļķi. Man vairāk interesē, kas tu tāds esi, ka tev visi kaitina, visus tu bloķē un tu iesi politikā un slēpies. Man jau patīk viņa tie plāni par deklarēšanās, lai var balsot, kas saka, zin, par kaut kādu konkrētu kandidātu. Vai tagad piedeklarējamies. Visi tur Madonā sabalsojam pa Lauri, tad mēs pārdeklarējamies citur, sabalsojam atkal par Toziņu. Ja. Kur tu šito Jakutu izrāvi? Tā kā Napoleonam. Es tā neesmu. Es nesaku, ka tu to teici. Tā taktika tāda, Johizin, jā. Iebiedēšanas taktika piekopa bandīts. Nē, tu piekopi, jūs un tavi veikapi un visas... Viņš man seko līdzi, visu laiku kaut ko tur raksta par mani nabadzīgi. Viņš laikam apvainojas, ka es viņam neatdod komentāru. Čau, Sarmīt. Čau, Sarmīt. Kā nebūtu loģiski. Čau, Sarmīt. Čau. Sveiks, Sarmīt. Es no to Priedes dēļ gribētu izdraust Pinokio maziņu. Beidz, dabūsi kriminālu procesu. Tagad būs iesniegums uz tevi. Arvik, tas jau tāpat, tas jau Priedes. Es vakar uzdevu jautājumu Pinokio. Jūs jau vēl neesat izpratuši. Ja būtu pa manīm tikai tas bijis, man pilnībā vienalga būtu. Manī nav tāds vārds. Manus bērnus un manu māti. Viss. Es ir aiztīts tavs bērns un tavu māti kadreiz Priedes dēļ. Ko tu te murgo? Bet es pa bandītu runāju, Sarmīt. Pa bandītu? Jūs tur viss kopā ar visiem saviem veikupiem, ko jūs dar, kādas sūts jūs tur taisa? Viss saprunā, kā jums kauns nav, un pēc tam brūk mums virsū. Jūs pavērnāt. Vai mēs kādreiz aprunājuši esam jūsu bērnus vai jūsu mātes? Protams, kā aprunāja. Man taču pat ir ieraksts, kur tas ar manu māti kaut ko darīt. Pa maniem bērniem stāstīja, ka man bērnu varbūt nebūtu. Nu jau tu tur vecais opi, tu beidz tur attaisnāt. Vai Praida dēlis, kāda tev ir īsa atmiņa, Božamai? Vecuma demence. Ļoti neatcerās. Viņš jau pat neatcerās, cik viņam bērniem gadu ir. Viss jau ir kārtībā, vienkārši pateikt par to, ka bandīts ir pedofils. Nu jā. Vienkārši lēn gar risinās. Nu jā. Tu taču neesi normāls. Ko tev bērniem cik gadi ir? Nu es taču nesaukšu tev bērnus. Praida dēlis, es tev atklāšu vienu noslēpumu, jā? Pedofīlija vēl nenozīmē, kad ir noziegums. Nu, to mēs paskatīsimies, kā mums Latvijas likumdošana to visu interpretē. Ja nav cietušās personas iesniegums, to savu bērnu izskatu, tu vari vienīgais nosūtīt psiholoģisko pārbūvi. Tikai dēļ tā bandīta, kad redzi tāds Latvijas aizstāvs kā bandīts mums ir. Nu, jā. Tu neesi Latvijas un to vien gaida, ka te kaut kas notika, lai viņš visu varētu to izdarīt. Praida dēļ, tu neesi Latvijas aizstāvs. Tu neesi Latvijas aizstāvs. Pakausī. Daudz jau, kas vēl nav publicēts. Kas vainas koka gabalam iešaut pakausī? Ak, Dievs, viņš ir to savu publicēšanu. Tu jau teici, ka tev ir ieraksti, simtiem ieraksti, neviens ieraksts nav redzēts. Ko tu te stāsti? Slikti TikTokā maz es bijusi. Nevajadzēja no rīta Igults, ļoti daudz vajadzēja pavīpināt vairāk. Bet tu neesi pa Tev kaut kāds slepenais TikToks ir? Un taču vienkārši virpina, nemāk tā?
Virpini tiktaku? Jā, un tur daudz kas lec ārā. Ko tu tur virpini savā rokā? Es nesadzirdēju. Vienkārši virpini. Ko tu tur Tāpēc man patīk šī izklaide tiktu, kā es vienkārši uzjaukinos. Ne, nu šī izklaide, redz, beigsies. Es domāju, ka no priedz dēļ no tev vajag beidzās, jā, kontus nonesā. Labāk nu, bandīt, ko vēl vajag izdrāst? Kas tev ir? Vajag izdrāst no tevis kaut kādu, nezinu, virpināmās oliņas kaut kā. Tā būs procesu. Ļoņa, ko tu sapņoji? Bet redz, tev ir jau atcerāties, tā bumba, ka dēļa vēl var gribēt, kā izdrāst kaut ko. Kā viņi sauc tā bumbu, ko... Indā, nē, kā bija tas... Nu, bērni mētāja bumbu uz diedziņu, un puļķīti bāzi caurumā. Nu, mat. Dama? Vai kā bija tur tās, Es man viens bērns jau pamodās apsties tikko. Končs tagad iedeva paēsties, lai var ar jums parunāt. Tur iebāzi mutē. Iedomājies un nepilngadīgi bandīt tomēr. Nebāzi visu mutē, ko tev dod. Tāpēc bandīt tu galīgi uz nepareizo pusi vispār mani meklē. Bet jau tu to uzzinās. Nu, tevi Norvēģijā jāmeklē, es visu kaut ko uzzināšu. Man jautājums ir, Praida dēli, saki, ar kādu mērķi tu pārējos meklē? Ko tu darīsi, atrodams? Viņš visus meklē jau, jā? Jā, viss jau visiem ir apsolījis. Jums arī datumu noteica. Jums arī datumu noteica. Ar kādu mērķi tu gribi atrast mums? Kam tas jautājums? Praidas dēles, es nekad neesmu slēpies. Kam tas jautājums bija atvainojums? Tev Praidas dēles, es saku, ja tu gribi ar mani satikties. Nu, Praida dēles tu esi, jā. Nu, es neesmu. Tu esi Praida dēles, nu ko darīt? Tāpēc tu nenomainīji savu nosaukumu, es saukšu tev pa Praida dēli. Bet tur toči viņš ir Praida dēles, jo tā arī ir, tā arī stūkoja. Saku, Praida dēļ, gribi mani satikt, atbrauc uz Liepāju, uzrakst man personīgi, kas ir Liepājā. Tak priekš kam jakut, kam tu esi vajadzīgi? Nu, bet ja tu gribi satikt... Es tevi nerunāju, man bandīts interesē. Bet tu jau pa visiem runā, tev visi interesē, visiem ir sāraksti un adreses. Kāda tev orientācija? Kā tu, Viviāna, visu to zini? Kāda tev orientācija? Tāpēc, ka spiegi neguļ. Spiegi neguļ, pat no viens sēd, būs labāk ar vīru. Beidzot būs atbrauc uz Liepāju, lai man satikt. Darījus. Tikai otrs. To, ka tu man nobloķē, nenozīmē, ka es visus palaižu garām. Praida dēļ. Es jau zinu, jūs jau tur saku vakardien, es nespēju bloķēt, 90 kontus nobloķēju. Jo, tu jau tā kā Jānis Lauta. A, kurš tu tev tā skatās? Tev jau tikai 91 skatījās, gan jau. Visi 90 jūs bloķēts? Pagaidām 60, tikai 3 skatās. Jā. Jā. Ārvi skatās, ne mūsu. Tas ir noteikti tāpēc, ka es ienāku. Nu jā, dēļ tevis, tikai dēļ tevis. Visi Tāpēc tu ienāks tad pa vienu palielināt. Priedz dēls ir, ne? Ko? Priedz dēls. Drosim saēdiet esi. Kādu drosmi? Nu, drosmi. Labi, bija baigi labi pasmieties. Labi, es vēlāk pieslēgšos. Es slēdzu nosmu jābrauc. Labi, nepazūt galvenais, jā. Es uz sakariem. Terapeiti jābrauc. Jā, nu redz, tā mums tā nabagu strīmā iet, kā Buņārais rakstīja, redz. Tagad es pieteikšos pie Priedes dēļu zirpiņu kursiem, redz, ka man olas nokrājušās esot, tā kā viss Priedes dēļu gaidi būšu ciemā. Labi, paldies, ka pievienojāties. Foršs strīms iznāca. Jāni, ja tu skaties pilnā apjomā, šis strīms būs pieejams arī YouTube. Pagaidi, reklāmas pauze pēdējā. Aiziet. Tā, pagaidi. Tā, un... Nē, šis nebija. Šits nebija. Kur tur tagad dar? Nē, ot šitas. Ir tas, ko es runāju, bet tas, ko es daru, tas ļoti bieži atšķirās. Visiem foršu dienu. Čau visiem. Čau.